jāpierāda sev visai tautai, mums tautība. Tas ir noteikti saistīts ar darbu. Nezinu, parasti jau manas tautības pārstāvis negrib ņemt darbu. Tikai tāpēc, ka viņiem cita tautība. Pa lielam tā ir parasti. Ir visādi cilvēki. Ir tiešām, kuri vēl strādā, kuri grib iespēju, bet viņiem netiek tā dot. Vienai radiniecei bija problēmas Kandavā, Labajā. Vai aizies, ietīsies strādāt, viņi nepaņem. Aizgāja kāds cits. Latvijas laikam nevaldas viņu paņem. Es aizgāju uz praksi. Es domāju sākumā, ka man nepieņems un tā. Es nezinu, kāpēc tā es domas redzu, bet pa lielam. Cik es dzirdēju, tā situācija bija tā, kā bija. Un es domāju, ka nepieņems, bet es to diezgan labi sev noprezentēju, pastāstīju par sevi un man pieņem. Jo tie priekšnieki, viņi paši mācījās tehnikumā un viņi bija ļoti saprotīgi. Daudz ko varēja iemācīties no viņiem. Diezgan gudri cilvēki viņi bija.